Coachings ir. Vai jūs ļoti interesēti ar katru parunāt, ko jūs zinat par coachingu? Bet tā iesaiste tad, lai notiek sekojoši. Es lasu dažādus te punktus sagatavotus, un jūs lūdzu ierakstat čatā, kas ir tas, kas tev, tie, kas šeit esat pieslēgušies, kas tev šobrīd ir visaktuālākais no 10 punktiem. Gribu kaut ko dzīvē mainīt, kaut ko. Nu, ko nozīmē ko? Vai tā ir profesija, vai es gribu mainīt dzīvesvietu, bet kaut ko es gribu mainīt. Gribu darīt citu darbu, citu darba saturu vai citā uzņēmumā. Varbūt tās, tad raksta 2. Man apnicis darīt vienu to pašu darbā, tā kā rutīnas darbs, jā. Patīk mans darbs, bet gribas izaugsmē, ko papildus mācīties, un tad ar to arī strādāt. Nu, tad mēs varētu papildināt, iespējams, arī ar to pelnīt naudu. Tad tas būtu, ka gribas kaut kādu papildus ienākumu daļu un arī jaunu profesiju varbūt. 5. Jāiet atpakaļ uz darbu, bet savējo vairs negribas. Te varētu būt pēc dzemdību atvaļinājuma, vai tas varētu būt pēc kaut kāda laika perioda. 6. Gribu darbu, kur redzu jēgu. Jo šobrīd ir tā, ka es īsti neredzu jēgu, priekš kam es šito daru, kur es esmu. Gribu vairāk palīdzēt cilvēkiem, varētu būt. Gribu papildus ienākumus, sajūta, ka stāv krustcelēs un nezinu, ko tālāk darīt. Rakstat, kurš cipars jūsējais. Un pats pēdējais varētu būt sajūta, ka visa kā pa daudz šobrīd. Nu, palūkojieties ekrānā un uzrakstiet, varbūt, ka 2 var ir, vai kādam pat 3 varētu būt. Jo palūkoties, tad tas viss saraksts varētu būt kā tas murčkulis, tas, kas te ir uzzīmēts ekrānā, ja tā viss apļu, un īsti nav nekāda taisna līnija, visa ir ļoti daudz dzīvē. Man ir gan mājas dzīve, man ir darba dzīve, un tad ir jautājumi mājās, varbūt ir bērni, ir kaut kāda, tagad bija brīvdienas, tagad atkal būs brīvdienas, ko darīt. Un paralēli, protams, kā mums visiem ir arī darbs, un arī tur ir visādi jautājumi. Un tad izskatās kā liels mākonis ar visu kaut ko daudz. Nu tā, Laila, kas ir sabalsots? Viss kaut kas ir, bet tā tīri subjektīvi ar acīm skatoties, vairāk atkārtojas 1. Gribu kaut ko dzīvē mainīt, 6. Gribu darbu, kur redzu jēgu, un 7. Gribu vairāk palīdzēt cilvēkiem. Jā, nu redz. Un tad ieskaņai par coachingu tas varētu izskatīties, ka to, kas ir tādā vienā lielā kamolā, lēnu garu šķetināt un domāt, kas konkrēti darbā man šobrīd svarīgi, kas konkrēti mājās svarīgi, jo coachings strādā gan ar personīgās dzīves jautājumiem, gan ar profesionāliem darba jautājumiem. Un redziet, tur tas nogrieznis ir, ja, palūkojoties tas zilais pa gabaliņiem. No šodienas līdz vesela gada griezumā ir kaut kāds nogrieznis, kurš kā es varētu sakārtot lietas darbā, mājās. Ja tā ir karjera, tad ko tieši es gribētu darīt? Ja tas ir mana personīgā izaugsme, es gribu attīstīties, es gribu kaut ko mācīties, es nezinu, ko mācīties. Un tā sakārtojot, jā, vai atšķetinot to lielo kamoli, veidojās taisna līnija, kur es skatoties uz priekšu, uz nākošo mēnesi, aiznākošo mēnesi, man ir skaidrs, ko darīt. Un reizēm ļoti noder speciālists, ar ko parunāt, izrunāties, sadzirdēt, kā viņš atspoguļo tas, ko es teicu, un tas man palīdz. Tas man palīdz gan šos mērķus nodefinēt, gan arī ieraudzīt iespējas, kā es tajā ceļā varu sākt doties, un arī procesā skatīties, kā man sokās. Un tā vesela gada griezumā, ja tas ir gada griezumā mērķi vai mēnešu griezumā mērķi, arī tur nokļūt. Tas būs par coachingu. Un coach var būt šis te profesionālais atbalsts speciālists, kurš ir certificēts, mācījies, zina, kādus jautājumus uzdot, zina, kā procesu vadīt. Bet pats coachings ir izaugsmes veicināšana. Vai personīgā dzīvē, profesionālā dzīvē strukturēts process, kas palīdz cilvēkam atklāt savus resursus, iekšējos resursus, ja? Un arī sasniegt vēlamos mērķus. Ja, kā iepriekšējā slaidā bija, vai tas ir 1 nogriezis, vai tas būtu mēnesis, ja 3, tad tas būtu 3 mēnešu mērķi. Un izveidot darbības plānu. Un ziniet, kas ir ļoti būtiski. Nevis vienkārši tādu darbības plānu, kas tāds ideāli izskatās, nu es jau 6 mēnešos varēšu tur izdarīt to un to, bet ir reāli izpildāmu darbības plānu. Tas ir par apzināšanos, par iekšējiem resursiem, par savām vērtībām. Ir atsevišķas sesijas, kur mēs strādājam pie vērtību jautājumiem, kur cilvēks saprot, ka
Man darbā ir pilnīgi citas vērtības. Izrādās, ka es tā kā dzīvoju pret savām vērtībām, es strādāju vidē, kas ir pret manām vērtībām. Tas, protams, ir par mērķu noteikšanu. Tas ir arī par rīcības plānu, kā jau minēju. Un viss kopumā process ir par izaugsmi. Pat mācību procesā, ko Laila minēja, ja, vai tie ir 8 mēneši, 9 mēneši, tiešām cilvēkiem notiek iekšējā transformācija, bet par to drusciņu vēlāk pastāstīšu. Coachings gala rezultātā ir par apzinātāku dzīvi. Es vairs nevaru nevienu vainot, ka tas neizdarīja, tas nepateica, tas ir par manu dzīvi, bet reizēm ir daudz vieglāk, vai ne, ka kāds kaut ko neizdarīja. Coachings ir par potenciālu atklāšanu, par to, kas mūsos katrā ir, bet reizēm es esmu pārstrādājusies, reizēm es neredzu, kad īstenībā man ir organizators spējas, un caur konkrētiem jautājumiem procesa rezultātā es to varu ieraudzīt. Jautājumu māksla, tas nozīmē, ka coachings ir par jautājumiem, par klausīšanos, tās ir coach kompetences un pamatlietas, un ļoti noderīgi arī vadītājiem, darbiniekiem šīs te apgūt, tāpēc ieliku vienu uzdevumu beigās. Un vēl nevis coach zina, kā ir vislabāk, bet pats klients vai tas cilvēks, kas ir atnācis uz coaching sesiju. Jo coachings ir partneru attiecības, miedarbības process. Ja tas ir individuāli, tad starp coachu un klientu, kas veicina cilvēku arī domāšanu, tas, ko Laila minēja, tā transformācija, kas notiek arī coaching procesa rezultātā. Par pamatprincipiem. Es tā nedrīkstu teikt, ka klients ir galvenajā lomā, bet tā arī ir. Ja? Jo coach ir tas, kurš atbalsta, un mēs kā coach ejam tur, kas klientam ir nepieciešams. Klients zina, ar ko ir atnācis. Mēs tikai palīdzam, lai viņš izdarītu un saņemtu to, kas viņam šobrīd ir nepieciešams. Jo coachings ir šeit un tagad šodien. Ja mums būtu šodien sesija, tad es tā arī jautātu, kas šobrīd tev ir aktuāls, kas šobrīd tev ir svarīgs, kāds šodienai tev jautājums, kāds šodienas sesijai tev ir mērķis. Vēl ir būtiski īpaši darba vidē, īpaši vadītājiem, dažādu līmeņu vadītājiem par konfidencialitāti. Tā ir tā drošā vide, vieta, kur var runāt kā ir, jo tas paliek. Ziniet, kā Lasvegasā, kas bija Lasvegasā, paliek Lasvegasā, bet arī coaching sesijās tas tiešām paliek tikai starp coachu un klientu. Un pat, ja coach tiek uzaicināts uz uzņēmumu, to mēs laicīgi arī izrunājam gan ar organizatoriem, gan ar šī darbinieka vadību, kā tas, kas notiek sesijā, paliek sesijā. Un arī tās ir vienlīdzīgas partneru attiecības, jo coach ir kā, reizēm saka, coach kā pavadonis ceļā uz tavu izaugsmi. Coach kā cilvēks speciālists, kurš ir klātesošs, kurš zina, kā tev iet, kurš redz, kas ar tevi notiek. Tu atspoguļo, tu jautā, vai coach noteikti būs klātesošs un palīdzēs tev nokļūt, kur tev nepieciešams. Un vēl tā varbūt neliekās, bet reizēm es arī kā kočs pilnīgi, man tiešām ir iekšēja ticība, ka jebkurš cilvēks var izdarīt vairāk nekā viņam pašam šķiet. Tikai ir vajadzīgs kaut kāds pamudinājums, kāds atbalsts vai arī reizēm kāda frustrācija. Kā frustrācija, ja sesijas laikā kāds neliels izaicinājums atspoguļot, ko es dzirdēju kā kočs. Tie ir pamatprincipi. Bet ir arī mīti, Klau. Es lasu, jūs rakstat iekšā, čatā, kādus mītus jūs vēl zinat, ko jūs esat dzirdējuši. Ja es kaut ko neesmu tev pieminējusi, Laila, tu arī piedalies. Tāda greznība vien ir. Aiziet, samaksā naudu, 6 stundu runā un tad iet prom, un tad ko? Kāda greznība? Mēs par visu maksājam dzīvē, par visiem pakalpojumiem maksājam dzīvē. Mēs maksājam par frizieru, mēs maksājam par ārstu, mēs maksājam arī par coachingu. Tas ir speciālists, kurš ir mācījies un ir spējīgs palīdzēt, atbalstīt tik, cik ir nepieciešams, un tas ir pakalpojums. Un tas ir ieguldījums tavā izaugsmē. Vēl mīts ir tāds. Man nav nekādas problēmas šobrīd, man pie coacha nevajag. Un atkal tas nav par problēmām, tas ir, ka es gribu piemēram, tas bija līdzīgi man pašai, kad es gribēju tiešām kaut ko šogad mācīties, un es domāju, kas tas varētu būt? Man interesē daudzas lietas. Man interesē gan mākslīgais intelekts, man interesē, kā mākslīgais intelekts būs saistīts ar coaching turpmākajos 2-3 gados. Man interesē arī neirozinātne, un tad
ar paškočinga elementiem es sāku mācīties smadzeņu coaching, tā viņš arī saucās, brain coachings, piemērs. Taču man palīdzēja tās koča iemaņas, kas man jau ir. Mīts arī, kočs zinās visu, kas tev ir vajadzīgs. Nu, no vienas puses, jā, un no otras puses, atkal domāju, es kā vadītāja, ja tu pie manis atnāc kā vadītājs, nu, man ir viedoklis, jā. Es varētu pat arī zināt, kas tev būtu jādara. Bet tas ir cits pakalpojums. Mēs to paskatīsimies. Man ir bijis gadījums, ka, nu, bet tev es zinu, ka tu zini, nu, pasaki. Ja? Es kā kočs pat jau varu zināt, jūs nesaņemsiet no manis padomu. Reizē mēs varam padalīties kādā pieredzē vai kādu teoriju drusciņi ienest pavisam nedaudz un ļoti retu reizi. Mīts, tā ir terapija. Nē, tā nav terapija, pilnīgi cits pakalpojums un ar pilnīgi citiem principiem. Vai ir vēl kāds, Laila, ir kāds vēl mīts, varbūt tev kāds ko pielikt klāt? Par to Santa pielika, paldies, Santa, par to, ka kočs sakārtos dzīvi vai pateiks priekšā. Ja? Nu, tas arī nav tas ir bišķi patālu no coachinga perspektīvas. Es visvairāk sastopos ar to mītu vai tādu pieņēmumu, ka kočs dos padomus. Ja, respektīvi, iespaidojoties no sociālajiem tīkliem vai kaut kādas varbūt pieredzes. Jaucot ar trenerību, ja, jo coachingu savādāk sociālos tīklos grūti arī pasniegt, ja cilvēki dalās ar savu pieredzi. Un līdz ar to var veidoties tāds uzskats, ka tas ir par to, ka es stāstīšu kaut ko vai teikšu priekšā. Patiesībā nē, ja, mēs atdalam to, kā mēs tur pozicionējamies vai trenējam cilvēkus un kas notiek patiesībā coachinga procesā. Ja, un tas ir tās divas dažādas lietas. Jā. Un te ir salikts ekrānā, jūs varat redzēt, ir fokus, tagadne, nākotne, pagātne, laika perspektīvā, uz kurieni vērsts, ja skats būs coachings, psihoterapeits, mentors vai konsultants, un tie ir vistipiskākie, kur arī ir jautājumi, tad kur man iet? Jā, te vēl supervīzija nav pielikta, to es arī izstāstīšu vienu brīdi. Kočs tagad nākotne, šeit un tagad, un uz priekšu skatāmies. Pēc mēneša, pēc nedēļas. Klau, man ir liela sapulce, es vēlos sagatavoties, kā man runāt sapulcē, tāds var būt pasūtījums. Man tuliņās būs budžetēšana, ja tu vienmēr esi vadītājs, man tur tas un tas. Vai arī man vienkārši darbā ir viens projekts, ar ko es nesaprotu, ko darīt. No šejienes uz priekšu. Un kāds var būt, par ko tiek runāts, gan par savu karjeru, par savu darbu, par saviem jautājumiem, kas ir darbā, vai arī par privāto dzīvi, ja tas ir dzīves coachings. Psihoterapeits, terapeits tomēr būs gan no tagadnes, gan uz aizmuguri, protams, ka arī drusciņi uz nākotni, bet vairāk ir tomēr kā pagātnē, kas no kurienes, kā bija, kā parasti un tā tālāk. Tas būs vairāk vērsts pagātnē, te gan par traumām var būt stāsts, par garīgās veselības jautājumiem un arī par parastiem dzīves jautājumiem. Mentors būs mentors, kas ir speciālists ar lielāku pieredzi nekā jaunais darbinieks. Šobrīd man ļoti liela prieka, es skatos, kā jauniem darbiniekiem darbā tiek piešķirti mentori. Ja, kad man tā kādreiz nebija, es domāju, kāpēc man nebija. Tik lieliski, ka es varu aiziet pajautāt, man izstāstīs un neteiks priekšā, bet caur savu pieredzē dalīšanās ir lielisks izglītošanās veids. Un pašās beigās ir konsultants, eksperts, tur ir risinājumi, vai tas ir biznesa konsultants, vai tas būs kāds speciālu jautājumu konsultants. Un tur jau būs stratēģija, tur būs risinājumi, kur tev nevis, kā tu domā, kā tev šķiet, kas tev būtu labākais risinājums. Klau, tev tur tas un tas jāizdara, paskaties, līdz pirmdienai jāizdara tas un tā tālāk. Ja? Drusciņā atšķirības, ja tāda? Kočs nesniedz padomus vai risinājums, Laila, redzi, izcelts pilnīgi. Es pat teiktu tā, ja sāk kočs sniegt padomus un risinājums, tas nav coachings. Ja? Tas ir coachinga principu pārkāpšana. Vēl coachinga jomas kādas ir. Es jau druskuļi pieminēju, karjeras coachings. Nezinu, ko darīt. Gribu mainīt darbu, gribu mainīt pat profesiju. Tas ir ļoti līdzīgi. Mans stāsts no vadītājas 10 gadus pēdējā darba vietā bija vadītāja. Un aiziet studēt vadības psiholoģiju, supervīziju, saņēmu jaunu profesiju. Supervīzors esmu jau 8 gadus. Karjeras maiņa vai virziens. Pat virziens man nav skaidrs. Ir kaut kāds vecuma posma krustcelis. Es gribu pilnīgi kaut ko radošu darīt. Pēkšņi saka grāmatvede. Un kāpēc ne? Un kočs būs tas, kas palīdzēs tev ieraudzīt, kā tu to vari realizēt.
Dzīves coachings būs par dzīves personīgiem mērķiem. Gribu māju celt, jau pusgadu domājam ar ģimeni celt vai tomēr dzīvokli pirkt. Un esam visi tur sakreņķējušies, jau sastrīdējušies, dzirdēju par coachingu. Dzīves līdzsvars pilnīgi noteikti var būt. Biznesa coachings par vadības attīstību, par vadītāju kompetenci attīstību, par strateģisko ne tikai domāšanu, plānošanu, budžetēšanu, visi šie jautājumi. Un tas, ko es pārstāvu, redz, kā es sanāku, Laila, tu pārstāvi, ja, vadītāja coaching, es pārstāvu veselības coaching, kur ir gan dzīvesveida maiņa, labklājības veicināšana, stresa pārvaldība, izdegšanas risku mazināšana. Lūk, ir dažādas coaching nišas, vēl ir citas coaching nišas šeit pamata tikai. Tagad tie, kas domā, ka gribētu kļūt par coachu, varbūt ne tagad uzreiz, bet varbūt pēc gada, varbūt pēc 2, ir tādās pārdomās, tas šis slaids jums. Kādam jābūt ir coacham tīri gan no personiskā viedokļa, gan no profesionālā, emocionāli un sociāli inteliģentam, jo tomēr būs darbs ar emocijām. Jāspēj savas emocijas saprast, jāspēj saprast arī cita cilvēka emocijas. Komanda grupu vada coachs, tad kas tur notiek ar emocijām. Jāspēj nodibināt uzticamas attiecības vai raports. Nu, iedomājieties, ja es visu laiku runātu uz bargā toni ar tevi. Kāds tev šodien mērķis? Ko tu gribi darīt? Kāds tev būtu labākais sesijas risinājums? Pat tonī, ja? Cik liela nozīme pat šādām lietām ir. Un rekur nākošais kvadrants ir neitrālam pret konkrēto tēmu, cilvēkiem, notikumiem. Tas ir uzklausu bez vērtējuma. Es dzirdu, ko tu saki, taču es savā galvā pat nevērtēju. Tas ir pareizi, nepareizi, labi, slikti. Un kāpēc to saku? Tas ir tāds personīgs, jo ir cilvēki, kuriem uzreiz ir viedoklis un viņi šauj ārā. Tad iespējams, ja tu gribēsi būt coach, pie tā vajadzēs pastrādāt. Nevis iespējams, bet obligāti vajadzēs pastrādāt. Kā jums nākošais punkts? Spējam klausīties un sadzirdēt, un arī starp rindiņām dzirdēt, ko cilvēks saka. Spējam nedot padomus. To jau minēju. Ejam tālāk, jātic otru cilvēku potenciālam. Nevis iekšēji kaut kādas domas, pārdomas par konkrēto cilvēku, nē. Cilvēks teica, ka viņš izdarīs, gaida līdz nākošajai sesijai, kā veicās. Ja es gribu padalīties, viņš padalās. Skatieties, un tad ir jābūt empātiskam, ir jābūt pacietīgam. Redz, ka ir mans klupšanas akmens. Toreiz, kad es biju vadītājiem, pirmo reizi sāku gan supervīziju vadīt sesijas, gan arī coaching, jo bija jāklausās. Bija manam prātam jāapklust. Un bija jāļauj būt pauzēm. Un ir cilvēki, kas lēnāk runā un lēnāk arī domā. Tad ir jābūt pacietīgam. Un mans vadītājs prāts šito ritīgi negribēja pieņemt, un tāpēc es vienkārši dalos, kā ir. Ja? Strukturētam un disciplinētam jābūt coacham. Ja tev sesija 10. sākās, ir sarunāta, tad ir jābūt. Ja ir kāda rēķina jāizraksta, tad tas ir jādara. Strukturētam tas nozīmē, ka ir kaut kāda kārtība. Nevar, tagad darīšu, tagad nedarīšu. Ja šis ir tavs radošums, tagad darīšu, nedarīšu, nu tad pie tā vajadzēs strādāt, ja gribēs būt par coachu. Ejam tālāk par coachinga procesu. Es te ieliku, Laila. Varu drusciņā. Ja? Es te ieliku no savas labbūtības līderības coacha to, ka no vadības, ja, coachinga padalies par procesu. Protams, ka tie jautājumi būs ļoti, ļoti dažādi, bet es vairāk no tāda labbūtības griezuma. Neziņa, neskaidrība, šaubas, varbūt arī stress šobrīd darbā pārmaiņas notiek, un tagad mūs te apvieno, un tagad mēs nezinām, kā būt, un man apvienojot vienu vadītāju, tur viņam atkal iedeva citu komandu, tas man mīļais vadītājs, nu, sadzirdējāt. Dažādas situācijas var būt. Tad var būt apjukums. Un tad atkal tajā apjukumā ļoti noderīgs ir cilvēks blakus, kurš tev var palīdzēt ieraudzīt, kā no tā tikt ārā. Un te nav par tādu dziļu psiholoģisko darbu, šeit ir no darīšanas viedokļa, no praktiskā darīšanas viedokļa. Nu labi, tad kā es varu, ko es varu? Un tad tie visi būs caur jautājumiem un caur metodēm, uzklausīšanu, coach vadīs procesu. Tas coachinga process ir strukturēts. Individuāli tā ir parasti 1 stunda. Reizēm varbūt biznesā varbūt garāk, varbūt ilgāk. Strateģiskie coachingi noteikti paņem ilgāku laiku. Un svarīgi, ka šeit ir droša atklāta vide, jo man darbinieki reizēm tiekši pārsvarā vadītāji, ar ko es strādāju. Klau, šī ir mana stunda, kur es varu veltīt sev. Jā, dzirdat? Tā kā laika maz, darbi daudz, dinamika.
Un pašās beigās, kā procesa rezultāts, kur nekad neviens kočs nedos garantiju, ka tā būs kā rezultāts, būs skaidrība. Vairāk būs skaidrība par virzienu, skaidrība, ko darīt, skaidrība, kā man rīkoties, skaidrība, starp citu, ko man nedarīt. Nu, tā, Laila, šis bija no tā veselības coaching puses, bet ko tu teiktu par procesu no varbūt darbinieku vadības, no biznesa coaching puses? Es te papildinātu, ka reizēm tīpaši es strādāju ar augstākā līmeņa vadītājiem pārsvarā. Ir tā, ka varbūt ir mazāk kaut kādas neskaidrības, bet vairāk tādas miglas, kad es saprotu, ka tā kā es daru, vairs nestrādā. Ja? Un tad attiecīgi ir tā vēlme pamanīt un ieraudzīt kaut kādus citus veidus. Ja? Tā kā tas drīzāk nevis apjukums, bet tad vēlme atrast tādus labākus risinājumus, un arī ļoti bieži nāk ar ļoti fokusētu jautājumu. Es gribu, viens no biežākiem tādu sesijas sākumiem ir, es gribu kļūt par labāku vadītāju. Ja, cilvēkam iekšā ir skaidrība, ka es gribu kļūt par labāku vadītāju, es gribu sasniegt tos rezultātus, ko es apsolīju. Ja, tā kā bet neskaidrība ir tajā, kas tieši ir labs vadītājs. Ja, un katram tas stāsts, ko tas nozīmē, būs savādāks. Un līdz ar to, piemēram, vadītāja coachingā ļoti daudz uzmanības un laika tiek veltīts tieši šī lielās vīzijas noskaidrošanai un to mazo detaļu noskaidrošanai, ko īsti tas nozīmē, lai cilvēks tiešām iet nevis tur, nezinu, kur aiziet, tur paņem to, nezinu ko. Ja, bet iet jau vajadzīgajā virzienā. Ja, un tad no turienes patiesībā viss norisinās ļoti vienkārši, jo lielais zilonis tiek sadalīts mazos gabaliņos, ja, un cilvēks jau paskatās, tur ir tā coachinga process, ņemam mazu gabaliņu, šķetinam, kas jāpamaina, cilvēks novēro savu uzvedību starp sesijām, mēs pārreflektējam un veidojam skaidrību, kas strādā, kas nestrādā, ko es izmantošu, veidošu jaunus ieradumus, vai kāda man šķēršļi rodās pa ceļam. Tā kā tā. Jā, paldies tev. Kas notiks, ja turpmāko gadu nekas nemainīsies? Ja? Tas, ko jūs paskatījāties. Un šis ir tie jautājumi, atcerieties pašā sākumā, kurus paņēmu un uzdevu jums. Un tagad iedomājieties vienu kaut kādu jautājumu, kur šobrīd prasās risinājums. Piemēram, bet savā galvā domājot, varat savu uz lapiņas arī pierakstīt. Neziņa, neskaidrība, man ir pēdējā laikā ļoti daudz īpaši vadītāji nāk, klausies, visa kā pa daudz man šobrīd. Visa kā pa daudz, darba pa daudz, ģimenē viss kaut kas notiek, tad ir jābrauc ceļojumā, es nevaru visu paspēt, un tas visa kā pa daudz, līdzīgi kā Laila teica, gribu būt labs vadītājs, bet kas tev ir, kas ir labs? Vienam tas, vienam cits kaut kas. Kas tev šobrīd ir tas aktuālais? Un tad, kad tu viņu izdomā, tad padomā priekš sevis, kas notiks, ja turpmāko gadu laikā vai gada vai pusgada laikā nekas nemainīsies. Tā mēs varam pārbaudīt, cik šis ir aktuāli. Ja es šādu jautājumu no coacha puses uzdotu šim cilvēkam, kurš saka, man visa kā pa daudz, kas mainīsies vai kas notiks? Es neizturēšu. Kādu gadu, es pusgadu, es 3 mēnešus šitā nevaru izturēt. Un te aiziet domāšana. Aha, šis tiešām ir aktuāls jautājums. Tā kā jūs savu jautājumu uzstādat, un tad pajautājiet, ja es neko nedaru, kas ar šito notiks? Tikai lai pārbaudītu pagaidām to svarīgumu. Kādi personīgie profesionāli ieguvumi, domājot par coachingu? Rodas skaidrības jau minēju. Manā gadījumā rodas stresa samazināšana, ja mēs runājam par labotības coachingu, tiešām par arī efektivitātes uzlabošanu. Tur ir iekšā varbūt laika pārvaldības jautājumi. Un, protams, ka beigās uzlabojas arī dzīves kvalitāte. Un tas, ko Laila stāstīja arī par vadītāju, tad, kad es kļūstu un saprotu, kas es un kā varu kļūt par labāku vadītāju, arī tad man samazinās stress, tāpēc, ka man ir skaidrība, kur es došos, ko es darīšu, ko es iešu mācīties, ko es starp citu turpmāk nedarīšu, kas arī ļoti būtiski. Jā, vadītājiem bieži, ko es saskaros, ir deleģēšanas jautājumi. Visi paši uz saviem pleciem un deleģēt ir grūti, jo es izdarīšu ātrāk nekā man darbinieki. Klau, coachings nav tikai par mērķiem, mēs te par mērķiem, nē.
tas ir process, kas palīdz gan ieraudzīt, gan arī izmantot savus iekšējos resursus, un tajā procesa laikā notiek tā iekšējā pārmaiņas, transformācija, to var saukt, izaugsme personīgā, profesionālā. Ja? Jebkurā dzīves jomā, ko tu izvēlējies attīstīt. Tagad personīgi iegūmi, ja cilvēks atnāk, lielāka pašapziņa rodas. Es taču izdarīju, lai tu būtu mans kočs, tev atnāk, teikt, Lailā, es izdarīju, un reizēm tā arī ir, ja? Tu iedomājies, un toreiz es tev pirms 2 sesijām teicu, nu tas tiešām nebūs iespējams, bet man sanāca. Un redz, ka tā pašapziņa, nevis tā mākslīgi kaut kāda pašapziņa mēs te trenēsim, tas caur darīšanu rodās. Skaidrāki mērķi. Es gribu laimi dzīvē. Lielisks mērķis, starp citu. Piekritīsiet, bet lielisks mērķis. Es gribu es gribu priecīgāk būt dzīvē. Man liekas, arī lielisks mērķis. Bet ko tev tas nozīmē? No kā sastāv tava laime? Ko tev īstenībā laime nozīmē? Kas tev rada prieku? Kā tu vari kļūt priecīgāks? Un tad cilvēks domās pats, kočs atbalstīs. Un tad beigās ir labāka dzīves kvalitāte. Jā, Lēl, redzēju rociņu. Jā, un ziniet, un man vienkārši tikko bija tā sesija, par kuru es jau stāstīju, ļoti iedvesmojoša, un reizēm zināt un saprast par to apzināšanos ir 2 dažādas lietas. Es pieļauju, ka katra no jums zina, ka mēs nevaram patikt visiem cilvēkiem. Ziniet? Ja? Nu, neesam medaļa, lai patiktu visiem, un mēs to zinām. Bet, piemēram, ja cilvēkam ir iekšējais tāds stāsts, ko viņš sev stāsta, ja es nebūšu laba, mani nemīlēs. Ja? Un tas nestrādās vienkārši. Šī zināšana nestrādās. Un kāpēc es saku, ka iedvesmojoša sesija? Jo šodien cilvēks atnāca ar to lielāku skaidrību. Viss viņas ķermenis teica, ka viņa pastrādāja šo uzskatu, un viss viņas ķermenis stāstīja par to, ka viņa beidzot iemieso šo ne tikai zina, bet viņa to arī saprot. Viņas ķermenis to ir pieņēmis, ka es nevaru patikt visiem. Un es arī neplānoju patikt visiem. Ja? Un tur ir tāds neliela izmaiņa, ja, kas maina ļoti daudz. Un arī padara tādu, pirmām kārtām pašapziņu ļoti, ļoti ceļ. Ja? Burtiski tas ir 1 mēneša sasniegums cilvēkam. Un uzreiz mērķi skaidrāki, uzreiz labāka pašsajūta, jo nav jāizpatīk. Ja? Nav jāmokās ar kaut kādām neforšām emocijām. Tā kā gribēju vienkārši piemēru padalīties. Paldies, paldies, jā. Un atkal skaidrāk sanāk, vai ne? Un redz, kur ir, un tas, ko tu stāsti, nu arī taču par pašapziņu pareizi, ka palielinās, vai ne, kad es tomēr varu. Man nav visiem jāizpatīk. Profesionāli ieguvumi būs vadības prasmes, ja runājam par vadītājiem, ja, kas arī saprot, ka es no speciāls kļuvu par vadītāju tikko, un tas ir ļoti tipiski. No vienas puses lieliski, ja, tāpēc, ka no iekšējā organizācija vidus tiek pieņemts vadītājs. Tālāk ir komunikācijas kvalitāte, tie paši jautājumi, kad tiek apgūti. Jo coachinga procesā cilvēks jau mācās, viņš pats sāk mācīties, reku tie kā jautājumi, parasti saka kā jautājumi, atvērtie jautājumi. Dzirdot, kā coach uzdod jautājumus, arī iemācās un arī var izmantot darbā. Var arī vienkārši veltīt 1 sesiju, lai mācītos uzdot atvērtos jautājumus saviem darbiniekiem. Tā ir vesela sesija, piemēram. Vai klausīties, mācīties. Tā tik liekas, ka tas ir viegli. Nu, nemaz tik viegli tas nav, tāda klātesoša, 100% klausīšanās. Karjeras iespējas būs arī profesionāli ieguvumi un nākotnes perspektīva. Un nebūs tā, ka tu atnāks pie coachinga, pie šī te punkta, tu teiksi, jā, bet tur bija rakstīts nākotnes perspektīvas, visu gribu zināt, no neziņas pārvērst visu zināšanā. Tas nebūs iespējams, neviens mēs nezinām, kā būs nākotnē, bet mēs varam saplānot kaut ko, kas ir mūsu kontrolē. Ieguvumi, un es saliku 2 - klientam un coacham. Kādi būs ieguvumi coachinga klientam? Nu, tad vēlreiz skaidrāk dzīves vīzija un mērķi, lielāka pārliecība par saviem spēkiem, efektīvāka lēmumu pieņemšana, es pat teiktu informētāka vai pārliecināta, tā, ka tie lēmumi ir. Un ir tāda drošība par to lēmumu, ko es pieņēmu. Mazāks ikdienas stress, jauni risinājumi idejas un, gala rezultātā uzlabota dzīves kvalitāte, darba dzīves līdzsvars. Cilvēks saka, pie manis kā reiz cilvēki nāk runāt un mācās, kā atpūsties.
dzirdat, mācās, kā atpūsties. Un šis man pēdējā laikā rada paradoksu tādā ziņā, ka mēs tiešām tik ļoti daudz strādājam, ka mūsu smadzenes vairs neprot apklust un atpūsties. Iegūmu kočam, kā profesionālim pieprasīt profesiju darba tirgū. Tagad šis ir tiem, kas domā par profesiju jaunu, jā vai nē. Iespēja būt līdzgaitniekam, citu izaugsmē, un reku Laila, tu pat stāstot, tev enerģija, jā, tāda pilnīgi aktīva, kuras sadzirdu, kāds jums tā miedarbība bijusi ar šo te klientu ir šodien. Pastāvīgs darbs un patstāvīgs darbs. Es viena pati izlēmu, kad es strādāšu, kā es strādāšu, man ir savs uzņēmums, un tas nozīmē, ka es nosaku savu laiku. Arī tā ir mana personīgā izaugsme, profesionālā izaugsme ar katru klientu, ar katru komandu, ar katru grupu. Klausieties, konkurences priekšrocība mākslīgā intelekta laikmetā, te ir jautājums, cik daudz, taču par vārdu konkurence, tad mēs domājam, redz, ko Laila saka, kad metakauči ir beiguši 550, tu teici, ja? Un tagad vēl būs pavasara izlaidums, vai ne, Laila? Plus, aha. Redzēsim par to mākslīgo intelektu, bet nozīmīgs jēgpilns darbs. Un tie, kas meklē jēgu darbā, tad šī ir tā vieta, ja tas ir tavs darbs, tad tas tiešām sniegs šo te atbildi par jēgu. Un pats pēdējais coachings un iekšējie resursi. Kaut kas, kā speciālistā arī manī sākumā es biju nedroša, un es jautājumus varbūt ne tādus uzdevu kā šobrīd, kas vienkārši paši nāk un jau ir liela pieredze. Kaut kas mainās, kaut kā enerģija pamainās. Jā, ja coachings palīdz arī apzināties, kas ar mani notiek. Gan kā klients, starp citu, gan arī kā coachu. Stiprās puses kaut kādas pamana arī klients savējās ierauga, bet es arī pati ieraugu, kas man ir stiprās puses un kas nav. Vērtības noskaidro, kas tev ir patiesi svarīgs dzīvē, un tas arī būs coaching procesa rezultātā. Kā ieguvums? Un redziet, vārds izturība. Īstenībā psiholoģiskā izturība, noturība, rezilience ir vārds, kur viņam latviešu valodā ir 5 tulkojumi. Un latviski ir arī dzīves spēks viņš tulkots. Attīstīt spēju tikt galā ar šķēršļiem, dažādiem izaicinājumiem, un es pat teiktu tā, izdzīvot, spēt tikt galā, tas nozīmē, kaut kā ar pluszīmi tikt galā. Kāds man jums jautājums tagad? Kādas profesionālās iemaņas tu vēlētos attīstīt, kas darbā būtu noderīgs šobrīd? Tas ir jautājums visiem, padomā drusciņu un ierakstiet čatā. Kādas tieši profesionālās iemaņas varbūt tev ir tieši nepieciešams šobrīd? Uztaisam tādu aptauju, lai būtu skaidrs, kas šobrīd ir aktuāls. Un tad iespējams, ka varēšu padalīties, ko ir un ko nav iespējams ar coachu palīdzību attīstīt. Bet kādas iemaņas tev būtu nepieciešams? Uzrakstīsiet. Es tikmēr izlasīšu par nākošo slaidu, kamēr jūs rakstat atbildi uz šo jautājumu. Coaching pienesums mākslīgā intelekta laikmetā. Nav noslēpums, ka ir viens viedoklis, kad man coachu nevajag. Es aizēju chatam GPT vai Cloudam vai kādam citam mākslīgā intelekta rīkam pajautāju, un tas man novada, dzirdat, nevis viņš, bet tas man novada, es jau iemācījos, es arī teicu kādreiz viņš, tas man novada coaching sesiju. Ļoti interesanti būtu, kāds jūsu viedoklis par to. Jā, ja kāds uzrakstiet atbildus pirmo jautājumu, un tad uzrakstiet, kāds tavs viedoklis. Būs coach vajadzīgs vai nebūs coach nākotnē vajadzīgs? Tie viedokļi ļoti dažādi. Es par ko? Emocionālo saikni nevarēs aizstāt mākslīgais intelekts, pat ja viņš tev saka, es tevi saprotu. Es jūtu, ka tu dusmojies. Neko tu nejūti. Tu esi izkalkulējis kaut ko tur. Jautājumu uzdošana, precīzi formulēti jautājumi, kas veicina refleksiju. Viņš var uzdot kaut kādus jautājumus, kas nāks, taču es tevi redzu, es redzu tavas acis, es redzu tavu mīmiku, es redzu tavu ķermeņa stāju. Kā dzīves coach, ja, ne kā mākslīgā intelekta rīks. Pielāgošanās spēja, coachings attīsta elastīgu domāšanu, un tas noteikti būs vajadzīgs arī turpmāk. Elastība noteikti ir viens no kritērijiem, kas joprojām būs nepieciešams, un nav noslēpums, ja mēs divi tā satiekamies, ir kaut kāda enerģijas apmaiņa. Reizēm, ka ir cilvēks, kas neuzrunā, tad tas nebūs tavs coach. Bet reizēm ir tā, es beidzot atradu savu speciālistu, un tad ir neizskaidrojums. Es nezinu, kāpēc, bet tas ir mans speciālists. Laila, kā tur ir ar tām iemaņām? Kas būtu nepieciešams?
Patiesībā vairāk kas ir par prezentēšanu, jā, vai tādu kā brīvu uzstāšanos citu cilvēku priekšā, spēju izteikties, un arī par deleģēšanu, laika plānošanu, par skaidru izteikšanos, jā, gan publiski, gan arī varbūt vienkārši tur viens pret viens, struktūrētākai, disciplinētākai jautājumu uzdošanu, pacietību sadarbībā ar darbiniekiem, droši uzdot jautājumus publiskajos pasākumos, jautājumu sistēmā, un būtu nepieciešams, jo cilvēkam ir emocijas un dzīvais kontakts, ja, tad acīm redzot šeit par to, nu, jautājumu uzdošanu, ja, paturpinot, un tā kā ļoti dažādi, katram ir savs. Zini, kā katram ir savs, un tāpat laikā es dzirdu, ka tie ir lieliski pasūtījumi coaching sesijai. No darīšanas, ja ne no transformācijas coaching, bet no tāda praktiskā pa soļiem darīšanas. Tur var gan trenēt uzstāšanos. Kā mēs trenējam uzstāšanos? Nu, visādi tik interesanti, īpaši ja klātienē. Tur ir arī visu celšanos kājās un runāšanu un skatuves būvēšanu gandrīz. Un to visu var trenēt. Un lieliski, ka tev ir kāds partneris blakus, kas tev palīdz to ieraudzīt, kā un atspoguļo, un ir tā drošā vide. Un es varu teikt, man kauns uzstāties, ja man bail uzstāties, to visu var verbalizēt. Nu tā kā jā, paldies, ka padalījāties. Novēlu jums visiem ar vai bez coaching, lai jums vienkārši pienāk tas brīdis, kad jūs sākat attīstīt tās iemaņas, kas nepieciešamas. Jo jūs jau apzinājāties, tas arī mans bija nodoms, ka jūs apzināties, kas man šobrīd nepieciešams. Parunājam, kas būs, varbūt coachings, kad būs, kalambūrs sanāca. Parunājam, kam coachings nebūs piemērots. Samežģījās mēle vakar pusē. Skatieties, tad, kad klientam ir jābūt gatavam mainīties. Ko nozīmē jābūt gatavam? Es apzinos, ka es vēlos savu personīgo vai profesionālo izaugsmi, un es esmu gatava pieņemt ne tikai padomus, tāpēc, ka viņi nenāks no coacha, bet es esmu gatava kaut ko darīt lietas labā. Un iespējams, tas būs coachings, ar ko es strādāšu. Klientam ir jābūt iespēja mainīties tajā virzienā, kur nepieciešams. Piemēram, viņš grib vai nu mainīties, vai kaut ko darīt, es gribu celt māju, un es nāku strādāšu ar coachu, taču es zinu, ka man nav naudas. Un tad sanāk tā, galīgi nereāli, vai ne? Un klients ir apņēmies mainīties un strādāt šajās sesijās, un tas ir ļoti būtiski. Ziniet, nevis tā, es domāju, ka es aiziešu bišķiņu pastrādāt ar coachu. Tāda bišķiņu pastrādāšana tā arī beigsies visbiežāk. Sarunājam, es lasu, kas man sagatavots jums, un jūs atkal rakstat, ja jums ir kāds vēl viedoklis, ja? Ka jūs pēkšņi atceraties, šitas arī varētu būt droši čatā liekat iekšā, kad vēl, kā jums šķiet, ar coachu vai coachings nebūs piemērots. Ja ir kāda garīgās veselības krīze, vai šajā brīdī ir kāds sēru periods, vai ir kāda trauma tikko gūta, tad tas būs vairāk terapija nekā tas būs coachings, pilnīgi noteikti. Vai arī ir kaut kas noticis pavisam nesen. Un reizēm pat tas var būt maza lieta, bet man emocionāli ļoti grūti. Tad pagaidīt, kad tas pāries, un tad būs darbs ar coachingu vairāk vajadzīgs nekā. Būs noderīgs precīzāk. Nav gatavība mainīties. Atnāk pie coacha 1., 2., 3. reizi, man ir tā bijis, un tad ir tāda nopietna saruna, kā tad ir to gatavību mainīties. Gaida gatavus risinājumus. Es te dzirdēju, ka man bija kolēģē, viņai ļoti labi rezultāti, un es sāku prasīt, klausies, kas tev notika pusgadu laikā, tu esi pilnīgi mainījusies. Es strādāju ar savu coachu reizi 2 nedēļās vai reizi 3. Kā man sanāk laiks? Jā, iedod numuru, es arī tā gribu. Un cilvēks atnāk, un viņš grib to pašu kā ar kolēģei, bet viņš negrib ieguldīt darbu. Tas darbs ir ne tikai laiks un nauda, ko tu velti tādā ziņā, tas ir darbs arī emocionālais, psiholoģiskais, ka tu tiešām domā, tu ej līdzi metodēm, tu arī esi klātesošs tajā, ko tu saki coaching sesijās, un tas, ko tu izlem darīt. Klau, ar ko man patīk coachings? Coachinga sesija vienmēr beidzas ar darīšanas soļiem, un tas ir ļoti efektīvi un ļoti palīdzoši. Un tāpēc darbiniekiem. Lai šitais aicinātu tev padomāt, kā tava pieredze ir. Mani atsūtīja šeit pie coacha.
cilvēks atnāk, viss kārtībā, ir sarunāts, laiks ir sarunāts. Un satiekamies un sākam runāt, kāds ir nodoms, kas ir tas tev, kas tev būtu vērtīgākais no šādas sadarbības. Un ir zināms, ka tas būs pusgadu, tur 6 reizes, reizi mēnesī, piemēram. Nu, nezinu, man te atsūtīja, teica, ka jānāk. Tad tā sadarbība diezgan ātri beidzās. Nav laika, ne sesijai, un to var just, kad stundu cilvēks sēž un trinās. Nu, reāli nav laika. Un nav laika arī strādāt ārpus tās. To plānu, ko viņš sastādīja, nav laika izpildīt. Un vēl viens punkts ir tās pārlieku lielās gaidas. Man te palabos, man te salabos, man te iedos padomu, man te palīdzēs, man te atbalstīs, mani te pacels un, ziniet, vēl mani iedvesmos, mani motivēs un tā tālāk. Dzirdat? Tas nav nekad garantējams. Vai varbūt vēl kaut kas, kad nebūs darbiniekiem tieši piemērots coachings? Nu jā, tu jau ieskicēji par to, ka, ziniet, reizēm ir tāds pretrunas, ja, ka, piemēram, vadītājs grib, lai cilvēki mācās, un tāpat laikā neļauj mācības taisīt darba laikā. Tā kā es gribu, lai cilvēki aug, bet es daru visu, lai viņi neaugtu. Vai arī vadītāji, kas sūta tur aiziet uz coaching sesiju, man vajag, lai tu esi vairāk iniciatīvs, bet pats pielieto direktīvu vadības stilu. Respektīvi, cilvēks varbūt pat grib, bet viņa vide ir pret, ja, un respektīvi nogalina tās, nezinu, iedīgļus, ja, ko cilvēks grib. Tā kā reizēm pati vide ir tāda vai toksiska, nenormāla. Ja. Cilvēks šajā gadījumā var strādāt ar savām emocijām, bet ne kaut kādā veidā ietekmēt. Ja, jo tomēr mēs atrodamies vidē, un vide mūs ietekmē. Mēs varam strādāt ar savu attieksmi, bet nevienmēr ar vidi. Ja, tā kā es teiktu, ka vides ietekme reizēm nav baigi pozitīva. Jā, un redz, ka arī Sanita raksta, varbūt, ja problēma ir sistēmā, nevis cilvēkā, ja darba procesiem ir stāsts. Arī taisnība, jā. Nav garantijas. Mēs nekad kā koči neko negarantējam. Un tā ir vēl viena lieta, ko mēs arī atrunājam. Ja mums ir sadarbība ar uzņēmumiem, parasti tas ir HR cilvēks vai speciālists vai vadītājs, ar ko mēs tiekamies pirmo reizi, ka viņi grib piedāvāt coachingu uzņēmumā. Un tā ir ļoti svarīga lieta. Divas svarīgas lietas. Pirmā ir konfidencialitāte. Lai kā jūs man kā kočam prasītu, ko tur Juris vai Anna runāja, es nestāstīšu. Ja vien Anna vai Juris paši nevēlēsies to atklāt, un tas būs viss izrunāts. Un otra lieta ir, jā, šī te garantija nekad nebūs. Koč izdariet tā, lai viņš man turpmāk ļoti raiti uzstājās tajās prezentācijās, ja? Nekad nebūs tāda garantija. Jā, paldies, ka rakstījāt čatiņā. Gadījumi, kad coachings nav piemērots, cilvēks pats visu zina, ir tādi viszinīši, ja nav gatavība uzņemties atbildību, ja nav patiesas vēlmes izaugsmē. Ja ir mentālas veselības problēmas šobrīd vai ir kāda mentāla noslodze, kur īsti nav spējīgs cilvēks ar, tā kā kognitīvie procesi ir samazinātā kapacitātē, es jau minēju, dažādas traumas te var būt, jo coachinga process ar visu to, ka neiet dziļumā un nestrādā ar pagātni, nestrādā ar no kurienes radās bailes vai kaut kādas pārliecības, strādā šeit un tagad, vienalga kaut kas var aizķerties. Starp citu, ir daudz gadījumu, kad pēc coachinga vai paralēli iet pie terapeita, jo saprat, ka man šito es arī gribētu risināt, bet tas vairs nav pie coacha. Ja cilvēks sagaida, kad kāds cits viņa vietā dzīvi sakārtos, man sliktas ziņas nesakārtos, vien pašam būs jādara. Apakšā ir nevajag un nedrīkst nevienam mēģināt pārliecināt, ka vajag iet pie coachinga, vajag iet pie coacha. Nevajag un nedrīkst. Es nekad nepārliecinu nevienu, ka, man liekas, ka tev vajadzīgs coachings, tāpēc, ka cilvēkam es pastāstu, kas ir coachings, un tā ir brīva izvēle. Coachings vai terapija, es jau ieskicēju pavisam nedaudz, bet jā, par coachingu mēs varam domāt, ja ir vēlme sasniegt konkrētus mērķus. Es zinu, ko. Es tikai nezinu, kā to dabūt gatavu, bet man ir konkrēts mērķis. Es gribu atvērt savu uzņēmumu, bet es nekad to neesmu darījusi. Un pat, ja coach nav grāmatvedis jurists, kurš varētu pateikt kā konsultants, tad kas tie soļi, ar ko man rēķināties, kāda man iekšēji resursi tam ir vai nav, kādas finanses saliekot.
Pa plauktiņiem arī tā ir teikts man par coachingu, kāds rezultāts. Nu, salikās pa plauktiņiem viss. Kaut kā aiz tā sarunas laikā salikās viss pa plauktiņiem. Cik interesanti. Vēlēs attīstīt profesionālās prasmes, meklēt kādu virzienu vai skaidrību arī te var būt. Un cilvēks ir gatavs mainīties. Un savukārt, ja ir terapijas jāizvēlās, tad, ja ir tu sajūti, kad ir kāda trauksme, vai tu jūti, ir jau, piemēram, ir depresija diagnosticēta, tie visi ir terapijas jautājumi, tie nav coaching jautājumi. Vai arī ir konkrēti kāda diagnoze, kur ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd nav vispār nekādas iespējas par darīšanu domāt. Krīzes situācijas minēja, un arī resursu izsīkums. Tad, kad ir izdegšana, tad, lai kāds būtu plāns, tad vienīgais, ko var darīt, ir domāt, kā tikt no darīšanas viedokļa, tik galā ar izdegšanu, vismaz solīt pa solītam kaut ko darīt. Paralēli strādājot ar mediķiem kopā. Laila? Jā, es vienkārši gribēju pievērst uzmanību tieši kaut kādām mentālām saslimšanām, jā, depresijai vai tā tālāk. Neizslēdzam mēs coachingu, bet tad, kad ir jau piemeklētas zāles, ja, respektīvi tad, kad enerģija sāk celties, tad, kad cilvēks var jau savu ikdienu pārvaldīt, tad viņš var griezties pie coacham, un tu jau arī Evie pieminēji, reizēm cilvēks strādā paralēli. Ja, un tā arī var būt. Galvenais, lai gan coach, gan terapeits ir informēti viens par otru, ja, un ņem šo vērā. Tad, kad ir enerģija, tad varbūt arī paralēlais process. Kāpēc es saku par enerģiju un pasvītroju šo vārdu? Jo ļoti liels process notiek starp sesijām. Ja? Tas, ko tu jau saki, cilvēks ir gatavs kaut ko darīt. Un ja šai darīšanai nav enerģija, tad nebūs vienkārši. Ja? Bet ja ir, tad varam darīt paralēli. Jā, tieši tā. Un profesionāls coachs vienmēr godīgi pateiks, ka klientam nepieciešama cita veida palīdzība, nevis coachings. Kā pateiks, vienkārši atspoguļos. Ja? Tas nav, ka tev jāiet tur un tur pie tā un tā, vai ne tādu un tādu, un ja tu nedarīsi, galīgi nē. Ne tādā formā. Cilvēku tipi, tā, un te atkal jau aicinājums. Varbūt, ka tu kādu citu tipu vēl zini, tad šādi ir cilvēki, kam nederēs. Coachings padomu meklētāji. Cilvēki, kur vienkārši nāk pēc padomu, un pat ja viņš apņemās, ka viņš pirmo sesiju, otro sesiju un trešajā sesijā, lien ārā tas jautājums. Bet tu man pasaki. Ir skeptiķi cilvēki? Ir jums tādi zināmi? Vienmēr skeptiski. Reizēm saka, ka viss ir slikti. .lv cilvēku, vēl tāda esot. Es nezinu, kā viņi izskatās, bet tie ir tādi cilvēki, kuriem ir varbūt upuru loma, jau redz, ko ir 5. punkts. Visu zinošie, zina labāk par visiem, arī tevi kā kauču pamācīs, ko darīt vai ko nedarīt. Un tad ir cilvēki kontrolētāji. Viņi tiešām nevar to kontroli atlaist. Viņam ir sevi jākontrolē, citi jākontrolē, reizēm arī kauču jākontrolē. Kur es to esmu pamanījis. Palika vēl tikai 10 minūtes, saka man klients. Tas ir mans kā kauča pienākums sekot līdzi laikam, bet viņš arī visu kontrolē. Visu vajag ātri. Tas nebūs par coachingu. Un atkal apakšā ir, redzat, nevajag un nedrīkst nevienu mēģināt pārliecināt, ka viņam vajadzīgs coachings. Tad tāds jau uz noslēguma. Coachinga gatavības novērtējums. Te jūs varat domāt, vai tev konkrēti coachings būtu vai nebūtu piemērots kā klientam. Tagad no klienta puses paskatāmies. Vai es esmu gatavs uzņemties atbildību par pārmaiņām, kas potenciāli notiks? Kāpēc tas svarīgi? Lai nav tā, ka kādreiz gribas kādu vainot. Tas nenotika manā plānā, tur vīrs neizdarīja, vai tur darbā vadītājs nesaprot, ko es domāju. Un vispār, coach, tu pagājušo reizi teici tā un tagad šādi. Tas ir par to atbildību, ja? Ka tu tā kā saproti, ka it kā tava dzīve, bet kaut kā vieglāk ir, ja tev ir kāds, ko vainot. Vai man ir konkrēta joma, kuru vēlos attīstīties? Vai es atnākšu Laila pie tevis kā pie coacha un teikšu, klausies, uzlabo manu dzīvi? Labi, es tagad jau zināšu par coachingu, jo tu man izstāstīsi pirmajā sesijā. Es teikšu, labi, tad es gribu uzlabot savu dzīvi. Un tad būs, tu man noteikti jautās, ko tev nozīmē vārds uzlabot, vai ne? Un kuru dzīves jomu? Ja? Tā kā redzat, cik svarīgi ir tomēr tās detaļas. Vai es esmu gatavs tērēt laiku, enerģiju un noslēpums naudu? Un vai mans pašreizējais psihoemocionāls stāvoklis ļauj strādāt no šeit un tagad uz priekšu uz nākotni? Tādi jautājumi. Kad izvēlēties coachingu, ja tu esi karjeras krustcelēs,
Nu, vai tu domā, ko darīt, vai tu gribi būt no speciālista par vadītāju, vai vienkārši gribi izaugt un kļūt kaut kad par vadītāju. Ja tev ir vēlme pilnveidoties, un vēl, ja tu meklē kaut kādu virzienu, un šeit varētu būt virziens dažāds, dzīves virziens, biznesa virziens, kaut kāds virziens, varbūt kaut ko tu gribi darīt, kas ir nevalstiskā organizācija, vai tu vienkārši ir kaut kāds sastrēgums, iestrēgums, vai tad var meklēt, domāt, kāda varētu būt nākamie soļi. Un jau, kā Laila minēja, vadītāji uzņēmēji strādā pie savas personīgās profesionālās attīstības, lai vadītu labāk komandas un uzņēmumus. Nu tā, te jums būs uzdevums. Es tikai piedāvāju, jūs varat izvēlēties. Gatavība kļūt par coachinga klientu, mini audits. Un starp citu pēc tam paliekat. Būs arī mini audits, vai tu esi gatavs mācīties un studēt un mācīties coachingu. Tāds pats audits būs. Bet tagad ejam cauri, tu tikai pieraksti un skaiti kopā sev, cik tev ir jā atbildes uz šito jautājumu. Sev uz lapiņas vai tāpat 10 punkti, 10 pirksti var locīt uz pirkstiem. Vai tev ir konkrēts mērķis vai joma, kur tu šobrīd vēlies uzlabot? Ja jā, tad 1 punkts. Vai tu saproti, ka coach nedos gatavas receptes un padomus, bet risinājumi būs jāatrod pašam? Vai tu esi gatavs būt pilnīgi godīgs pret sevi? Vai tu esi gatavs veltīt laiku aptuveni 1 stundu reizi 2 nedēļās, reizi mēnesī, kā kuru reizi? Vai tu apņemies pildīt tos darbus un soļus, ko pats noteiksi sesijas beigās coachinga procesa rezultātā? Vai tu esi gatavs izkāpt no komforta zonas, jo kādreiz tas būs jādara? Vai tu apzinies, ka pārmaiņas prasa un coachings nebūs burvju triks? Kā pārmaiņas prasa laiku, tas nenotiks vienā dienā. 8. Vai tu esi gatavs uzņemties 100% atbildību par saviem lēmumiem? Un 9. Vai tu tici, ka tev jau ir tie atbildes un resursi, lai sasniegtu to, ko tu vēlies? Un 10. Vai tu esi gatavs investēt savus līdzekļus, naudu un laiku savā personīgajā izaugsmē? Saskaitījāt? Varu rādīt rezultātu. Vai tu esi gatavs kļūt par coachinga klientu? Ja nu tu esi domājis, ja šis vienkārši, lai palīdzētu, ja tu kādreiz esi domājis, un tagad kā man saprast, varu vai nevaru, vai vajag vai nevajag. 8, 10, jā, tad tu esi ideāls klients. Nu, kādā ziņā ideāls? Nevis no coacha pozīcijām, bet no savām, jā. Tas nozīmē, ka tu esi gatavs, tev ir mērķis, ka tu esi noteikti ir vēlams vai ieteicams sadarboties, ja tu tiešām domā kādu laiku jau par kaut kādu mērķi, kas nav izpildīts. 5 līdz 7, nu, tu esi gatavs pamēģināt, taču tev var būt grūtības ar atbildības uzņemšanos, ja? Nu, tā kā tev vēl pačeko, kā tev ir ar šo te jautājumu. Nu, un 4. Tev iespējams šobrīd vairāk palīdzētu kāds mentors vai konsultants, bet varbūt vienkārši ir jau tiešām kāds veselības jautājumi mentālās, kur vienkārši nav kapacitāte. Nu tā, šis tikai, lai jūs padomātu, kas ir vajadzīgs coachā, klienta puse. Nu, par ko tad skaļi nerunā? Laila, to arī es lasu, rādu, un tad tu arī pieslēdzies kaut kādā brīdī, ja ir kāds jautājums. Par ko skaļi nerunā? Nu, kā skaļi? Tas ir publiski, tas ir bieži nerunā par to. Kaut kur mēs savā starpā, kā mēs sakām, mēs savā coacha burbulīte. Ieguvumi un izaicinājumi ir abās pusēs. Lielākie ieguvumi, protams, viss, ko es jau stāstīju, ja tu esi par coachu, tagad domājam par izaicinājumu coacha darbā. Tie, kas grib vai domā kļūt par coachiem, ar ko būtu jārēķinās. Šis ir tāds mans nodoms. Un starp citu, arī tie, kas mēs esam coachi, reizēm ir lieliski paskatīties uz šiem jautājumiem. No vienas puses iegūms ir jēgpilns darbs, jā, elastīgs darba grafiks, neatkarīgs darbs. Es pati nosaku savu darbu. Arī ienākuma potenciāls, un tās ir tās foršās lietas un lieliskās. Bet izaicinājumi ir, nu, klienti nestāv rindā tad, kad ir certifikāts iegūts. Tie ir nepastāvīgi ienākumi sākumā. Tā ir robeža noturēšana ar klientu, kur es varu vai nevaru noturēt tās robežas, vai es arī gribu dot padomu, un es vienreiz pateicu to padomu, un ko man tagad darīt. Tas ir pastāvīga izaugsme, kas nozīmē, mēs kā coachi visu laiku mācāmies. Tā ir arī supervīzija nepieciešama, lai uzturētu profesionālo jomu savu un profesionalitāti. Un tas ir biznesa prasme attīstīšana. Reizēm, nu, tu biji, nu, dažādi mums ir speciālisti, kas ir bijuši, piemēram, es audzēju ziedus, un tas bija mans biznes, un tagad es būšu coach.
Un, man nav biznesa iemaņu, jo tas, kas notiek tajā brīdī, kad mēs sākam strādāt savā privātu praksē, man jākļūst par uzņēmēju. Man ir jābudžetē, man ir jādomā par izmaksām, jāaprēķina pašizmaksa, jādomā, kā es piesaistīšu klientus. Tie ir sociāli tīkli ir mārketings, sociālo tīklu, kā tur ir sociālo tīklu menedžers, ja? Un es pēkšņi dabūnu vēl citas profesijas, kas īsti nav manējās. Tie ir tie izaicinājumi. Vēl kādi ir koču darbā. Personīgās robežas, un te ir jāmācās, un katram sev jāpazīst pa godīgo pret sevi. Varu noturēt, nevaru. Par klientu piesaisti, vai manī ir enerģija, reizēm saka duka, vai manī pietiek enerģija, zināšanas, kapacitāte to darīt, vai man tas pietiks ilgstoši, vai man tikai tagad uz 1 nedēļu, mēnesi pietiek. Un tā tāda godīga saruna ar sevi. Tas ir pastāvīgs ieguldījums visu laiku, tie kursi, ar ko jārēķinās. Tas ir vienkārši jārēķinās, ka tā būs pašizaugsme, turpināsies. Certifikāts iegūts, jā, bet varbūt, ka būs kaut kas vēl, ko tu gribēsi mācīties. Piemēram, tu mācīsies šajā skolā vai citā skolā, jebkurā skolā var mācīties dažādas programmas, individuālo coachingu. Un tad tu saproti, ka tu gribi vadīt komandas un grupas. Un tad tu iesmācīties nākošajā citā kursā, citā skolā. Un tā neutralitātes ievērošana, cik tā ir ārkārtīgi svarīga. Ka pat manā mīmikā neparādās, ka man ir viedoklis par to, ko tu tikko teici. Tā, kas vēl? Par to skaļi runā vai nerunā, vai coaching profesija izzudīs mākslīgais intelekts. Es redzēju, ka jūs jau vienu rakstījāt par to, ka diez vai izzudīs, ka būs nepieciešamība tomēr. Jā, mākslīgais intelekts maina tirgu šobrīd, ļoti maina. Un es beidzot sāku redzēt, ka tas notiek arī Latvijas uzņēmumos, kad ir dažādas mācības, un tad pēkšņi tiek ieviesti šie rīki visi. Ir cilvēki, kas ir gatavi, ir cilvēki, kas nav gatavi. Otrs ir izzudīs vai neizzudīs, cilvēciskā vērtība es jau minēju. Un kur es redzu pieprasījumu tam dēļ, ka notiks ļoti spēcīga un strauja pārkvalifikācija. Un tieši karjeras coachings vai coachings biznesā būs ļoti nepieciešams. Tā kā Laila, iedos savu viedokli. Man ir savs viedoklis, bet varbūt mums sakrīt, ja? Ko tu domā? Izzudīs coachings vai tomēr nebūs tikai mākslīgā intelekta radītas sesijas? Ko tu saki? Jā, zini, kā pirms es ķeros pie šīs atbildes, es gribu vēl nedaudz pakavēties pie iepriekšējā. Paldies, ka apkopoju fantastiski. Jā, man gribētos pasvītrot to, ka coachinga profesija tīpaši, ja jūs gribat mācīties nevis, lai savā uzņēmumā, piemēram, jums jau ir silta vietiņa, ja, bet jūs vēlaties to tiešām veidot kā savu biznesu, tad ļoti bieži cilvēki dzīvo tādā ilūzijā, ka es tagad izmācīšos un man sāks krist klienti uz galvas. Ir jāatcerās viena lieta, tas ir tāds pats biznes kā visi pārējie. Tur ir vajadzīgs laiks, ieguldījums, pacietība un uzstājība. Un tā ir garantēta pašizaugsme, jo tad, kad mēs ejam sev nezināmos laukos, mēs tiekam galā ar savām bailēm, ar kaut kādiem limitējošiem uzskatiem. Mēs iemācāmies darīt daudz ko foršu, varbūt arī caur nepatiku, ja, bet mēs iemācāmies. Tā kā tā ir garantēta izaugsme, un biznes ir biznes neatkarībā no tā, par ko mēs runājam. Par mākslīgo intelektu man gribētos pieminēt. Ļoti daudz manu klientu šobrīd pirms vēl sesijas ar mani kaut ko tur parunā ar čatiņu, ja, respektīvi, kvalitatīvi sataisot asistentus, es teiktu, ka daļu no darba, pagodīgo, ja, teikšu, kā ir, daļu no coachinga darbu mākslīgais intelekts jau šobrīd pilda fantastiski. Es pat teiktu, labāk nekā daži coachi, bet ir jāsaprot, ka tajā uzvedības līmenī es gribu panākt to un to, kā man to izdarīt. Viņš jums iedos fantastisku rāmi, uzvedinošos jautājumus, jūs parunāsiet, jūs sastādīsiet savu plānu. Bet tas, ko mākslīgais intelekts nevar darīt, man ir jāsaka, ka viņš var, bet tas ir aizliegts ar likumdošanu. Viņš nevar lasīt jūsu emocijas. Viņš nevar lasīt jūsu, kā jūs reaģējat uz kaut kādām lietām, ja? Jo šeit ir tā cilvēka daba. Respektīvi, kaut kādi pavisam elementāri jautājumi aizies mākslīgajam intelektam, bet
tie vērtīgākie, dziļākie jautājumi, darbs ar bailēm, darbs ar uzskatiem, darbs ar attieksmēm. Tas viennozīmīgi paliks cilvēkam, nu vismaz es tā redzu. Te tieši ir vajadzīgs kompetences apgūt tā ļoti, ļoti, ļoti kvalitatīvi, jo tur vienkārši izlasīt grāmatu vai iziet vienas dienas kursu, nu, to var izdarīt mākslīgais intelekts daudz labāk un ātrāk šobrīd. Jautājums ir par to, vai es arī nebaidos no šīs konkurences un paskatīties uz mākslīgo intelektu nevis uz ienaidnieku, jeb konkurentu, bet uz draugu. Jo mākslīgo intelektu koča darbā var integrēt fantastiski. Ja? Piemēram, klients var sagatavoties un jau padomāt un ar asistentu parunāt un atnākt pie jums ar jau nodefinētu coachinga jautājumu un atvieglot jums šo iesākumu. Ja? Tā kā padarīt to par draugu un attīstīt savas prasmes patiesi dziļi. Mm. Mhm. Nu, redz, un tad es neatkārtošos, jo par šo tēmu mums sakrīt viedoklis. Un tad es smējos, teicu, es pensijā, ja, sēdēšu ar tādām foršām kundzītēm kā es, kad jau mākslīgais intelekts visu ir pārņēmis, un mēs atcerēsimies, cik forši bija tad, kad tikāmies klātienē. Var tagad klātienes aplīšus taisīšu, ja? Aiziet vēl drusciņi pavisam. Klienti nenāk uzreiz, Lēlī, kā tu jau minēji. Ne visi sāk arī, kas sāk arī turpina. Un šī ir vēl viena lieta. Bez biedēšanas absolūti reāli ir kāds cilvēks, kas atnāk mācīties un saprot, ka tik daudz man nav laika, man 2 mazs bērni mājās ir. Un pēkšņi saprot, ka es nespēju to darīt. Metakauču skola piedāvā arī tad, pēc kāda pusgada, vai nu kā nu sanāk, iet nākošā kursā. Tas nav, ka pavisam jāpārtrauc. Bet vienkārši cilvēks tajā brīdī, viņš domāja, ka varēs un nevar. Kaut kas mainās dzīvē. Kāds bija klātienes kursā un pēkšņi aizbrauc dzīvot uz Portugāli, piemēram. Arī kaut kas mainās. Viss kaut kas var notikt. Par ienākumiem aug lēni. Aug, jā, ir 1 sesija, 2, 3, 4, bet nu ne tik daudz, cik man gribētos. Un atkal vienkārši to zināt, laicīgi gatavoties, domāt par stratēģijām, domāt par sociālajiem tīkliem, ja tu izvēlēsies to darīt. Bet varbūt, ka tev ir cita ideja, varbūt, ka tu izlēms, piemēram, tikai piemēram, man tikko ienāca prātā, tu strādās tikai ar nevalstisku organizāciju darbiniekiem vai brīvprātīgajiem, un tev būs sava niša, un tu jau zinās, kā tos cilvēkus uzrunāt. Par koču emocionālo noturību vairākas reizes jau runāju, un šis ir ļoti svarīgi izvērtēt. Man ir baigi augstais empātijas līmenis. Un viss, ko man klients stāsta, es pilnīgi tagad ar savu ķermeni jūtu. Un tajā brīdī, nu, šis ir jautājums, kad ir jāstrādā ar sevi, jāstrādā supervīzijā, lai neaiznestu visus klienta pārdzīvojumus, jautājumus uz mājām. Jo tas nav ne tikai veselīgi, tas arī nav pieļaujams. Un kočs nav padomdevējs, to mēs jau runājām. Nu tad pēdējais. Pēc coachinga klienti ko var darīt, par ko arī vēl daudz nerunā? Nu, var aiziet no darba. Un pat, ja uzņēmums ir pieaicinājis šo te coachinga rezultātā, šis te darbinieks var izlemt, ka šī nav viņa īstā vieta. Un arī par to es, piemēram, runāju arī ar uzņēmumu. Es domāju, ka visi coachi, kas strādā uzņēmumos, arī par to ir izrunājuši ar pasūtītāju. Nu, arī nav noslēpums tas, ko es piedzīvoju 7 gadus sadarbojoties ar Metacoach jau. Tad mainās gan attiecības, gan ir šķiršanās, gan ir bērni dzimuši. Viss kaut kas mainās, darbi mainījušies, dzīvesvietas mainījušās. Tas ir tas transformācijas posms vai rezultāts, ko Laila stāstīja. Un tad ir visādas neplānotas izmaiņas, pārmaiņas, kuras negaidīju, nezināju, nesapratu. Bet tad, kad es īpaši mācību process ir 9 mēneši, tur taču notiek tik ļoti spēcīgs iekšējais darbs, kamēr praktizējās šajā procesā. Nu, tur tiešām nevar paredzēt, kas var notikt. Un vēl reizēm, redziet, tur apakšā tāds nevisai priecīgs sejiņi ir. Dažreiz process var būt arī nepatīkams. Viņš var būt izaicinošs, viņš var būt diskomfortu izraisošs. Un te klients var justies aizkaitināts, klients var justies dusmīgs, un visam ir vieta būt arī coaching sesijā. Bet vēl coachings var būt arī par dzīvesveidu. Tas nozīmē, ka tu sāc visus kočot. Mums kāda studenta teica, es aizēju mājās un maziņais 3 gadi, laikam kāds 5 gadi. Tu to jautājumu, ir kaut kādi konkrēti jautājumi, ko bērns jau dzird. Nu, viņš jau pieredz, ka mamma pēkšņi cits jautājums uzdod. Nu, lūk, ko es izstāstīju šobrīd?
Vienkārši ko ņemt vērā, vai ne? Tāds apkopojums bija. Vēl ir kaučs, tev kādreiz var pateikt, es tev nevaru palīdzēt. Es tev nevaru palīdzēt, jo ir citi svarīgāki, nevis svarīgāki, bet noderīgāki un nepieciešamāki gan speciālisti, bet arī var būt tas psihoemocionālais stāvoklis, tad pilnīgi noteikti. Vēl es tev nevaru palīdzēt, ja tu nāksi 3 reizes pēc kārtas, tas man tāds bijis gadījums, un vienu to pašu mērķi izstrādā. Viens un tas pats mērķis, un nepavirzās ne mazītiem uz priekšu. Un tad ir jautājums, nu, kāda jēga ir tērēt laiku, tad iespējams, ka ir vai nu jāiepauzē, vai nu šis nav atbilstošais process tev. Teikšu godīgi, man pašai tā ir, varbūt jums arī. Nu, ir vai nav sadarība, un es savādāk to nevaru nosaukt kā ķīmija. Tie ir cilvēciska ķīmija, vai ne? Kādreiz tas ir vai nav mans speciālists, tamdēļ es arī pirmās sesijas beigās mēs esam izrunājuši ar klientu, es viņam pirmo reizi iepazīstoties, tā arī sakam, Klau, viss kārtībā, ja tu sesijas beigās pasaki, ka šis iespējams nav tavs process, un arī es neesmu tavs speciālists. Tādā iedod brīvību, lai nav tur, nu tā es neteikšu, un tad saka kaut kādas uz nākošo sesiju neatnāk, un tad ir kaut kāda neskaidrība. Un coachings nevar būt noderīgs, jā, nevar būt noderīgs, ja ir tiešām, tā jau ir ētikas jautājums, ka coach nevar mēģināt ne diagnosticēt kaut ko, nevar neko ārstēt, tas nav coaching pienākums, un tam ir cits speciālists, un vienkārši coach to arī var atspoguļot un norādīt. Jā, Laila? Jā, un es par to ētiku, jā, vēlreiz gribēju, jo tad, kad mēs mācāmies, tam arī tiek pievērsta uzmanība un ir vērts pie šī atgriezties. Koča ētika un koča profesionālisms nosaka, ka viņš tiešām šīs lietas visas dzelžaini ievēro. Man pašai nesen bija gadījums, man bija jau 2 sesijas no 8 pagājušas ar klienti. Un tad otrajā sesijā es sadzirdēju vienu informāciju, kas pakārtoti varēja man skart nākotnē. Un tas ir ētiskā dilemma. Ja? Es saprotu, ka es sāku iesaistīties, es zaudēju neutralitāti. Godīgi nācās arī šo lietu izstāstīt. Ja? Mēs pārtraucām sadarbību, es piedāvāju cita kolēģa pakalpojumus. Es saku, es nevaru būt neitrāla. Ja? Es nevaru. Te ir vajadzīga arī sava veida drosme un tāda dzelžaina noteikuma ievērošana. Jo koča profesija ir ļoti daudz par uzticēšanos un par savu, nu, es pat neteiktu, tēls nav labs vārds, bet tas, ka tu veido tādu ļoti uzticamu cilvēka veidolu, ja, kā tevi redz cilvēki, un reizēm tas arī ir par varbūt sev nepatīkamiem lēmumiem. Jo man sanāk, ka nu, es pazaudēju klientu. Ja, nu, tā viņš ir vienkārši godīgi, bet neiet uz kompromisiem ar ētiku. Paldies tev, jā, tas tiešām ļoti, ļoti svarīgi, un redz, kur arī šos te jautājumus var izsnāt supervīzijā, kauča profesionalitātes uzturēšanai. Un metakaučā tas tiek piedāvāts, studentiem ir iespēja izmēģināt supervīziju, lai gan ar likumu, ar noteikumiem tas nav nekur noteikti. Tas ir katra kauča pārziņā, cik bieži tu to ej, cik bieži tu to dari, jo tā ir tāda pati saruna, ļoti līdzīga kā kaučingā. Supervīzija ir tikai par profesionāliem jautājumiem un šoreiz par kauču jautājumiem. Kur tad var izskatīt, kā man bija? Man ir dilemma, redz, ko Laila, ko tu aprakstīji, un es nezinu, ko darīt, vai ne? Un redz, kur ir vieta, kur risināt. Grupā to var darīt, kas ir ļoti, ļoti palīdzoši, jo tu mācies no citiem saviem kolēģiem, speciālistiem, un tiek risināts, vai es pareizi metodi izmantoju, vai es pareizi rīkojos, vai arī es jūtos kaut kā šādi, un ko ar to darīt. Un tā ir vieta, kur var supervīzijā to visu risināt. Nu, Klau, līdz tām metodēm ļoti gribēju tikt. Nu, jau pavisam drīz šķirsimies, tāpēc tās dažas metodes izmēģināšana ikdienā. Un te es jums piedāvāju tie, kas nekad nav sastapušies ar 4 soļu pamat modeli, kas ir coachingā, tas ir GROW modelis. Un es viņu izmantoju jau ne tikai coachingā kā speciālists, bet es arī savā dzīvē vienkārši ātri izējot galvā cauri jautājumiem. Tā, kāds ir man šodien mērķis? Ko es gribu sasniegt? Kas man ir jādara? Atcerieties, pierakstījāt savu sesijas sākumā, aicināju, piefiksējiet savu jautājumu, kas tev šobrīd aktuāli.
Un tagad kopā ar mani galvā varat iziet cauri. Te nodefinē to savu jautājumu par mērķi, kas tev ir jāizdara, kas ir būtisks, ko tu vēlies sasniegt, ko tu vēlies izdarīt. Man ir jāuzraksta projekts līdz pirmdienai, 12:00, tad ir jānodod. Un redz, ka jau būs tavs pasūtījums. Paņemsim šo te kā tādu hipotētisko mērķi, labi? Jūs savējo ejat cauri ar mani kopā. Kas šobrīd ir realitāte? Cik daudz tev ir uzrakstīts projekts? Nu, man no 10 lapām ir tikai 2. Jā, vēl ir svarīgi saprast, ar ko tev tas ir svarīgs šis mērķis. Nu, nav variantu, tur brauks investori, man tur ir jāprezentē vēl, tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi šobrīd. Realitātes izpētu, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts, un tad es dodos pie iespējām. Kā es varu paspēt, jo man ir citi darbi. Kā es varu paspēt izdarīt to laicīgi? Kā es saplānošu? Aha, šobrīd ir ceturtdiena, rītā ir piekdiena, tad vēl būs tur pirmdiena. Kādas ir iespējas to visu realizēt? Un es jau teicu, es priekš sevis galvā, bet ja es būtu coaching sesijā šos pašus jautājumus, es tev uzdotu par tavu to mērķi, kas tev ir, ar ko tu atnāci. Ko es vēl varētu darīt? Ko es vēl varētu iesaistīt? Kurš mani varētu atbalstīt? Šeit uzdodiet arī šos te visus citus jautājumus. Varbūt, ka jau sākat saprast, ko tu varētu darīt savu mērķu sasniegšanai. Un pašās beigās ir, kad un ko tu darīsi. Nu, manā gadījumā tad es tā izdarītu, kad es rītā pabeigšu ātrāk darbu, un tad no 3 sēdēšu pie šī projekta, rakstīšu līdz 6, 3 stundas man tam būs, pēc tam es saplānošu nākošo nedēļu. Ir man skaidra diena, man ir skaidrs datums, tātad man ir kalendārā ierakstīts no tikiem līdz tikiem. Un kā es vēl saku, un es iezīmētu ar sarkanu, tas nozīmē, neviens nedrīkst aiztikt šito laiku, jo man ir ļoti svarīgs uzdevums. Un redziet, tad, kad es tā 4 soļiem izēju cauri, man ir skaidrība, ko es darīšu. Man vispār nav jautājumu, vai es paspēšu, nepaspēšu, jo es esmu izplānojis, kā es varu paspēt. Un man iestājas miers. Un redz, ko ir tā atbilde. Un tāpēc nav stresa par to projektu, jo es zinu, ko es darīšu. Nu, lūk, reku tā metode. Ja kāds zināja, tad tas jums bija atgādinājums. Ja kāds nezināja, tad tas jums bija kā jauna metode. Un tad ir bezmaksas paškočinga metode, dienas grāmatas rakstīšana, ko izmantojam arī reizēm coaching procesā, kur vienkārši klients izvēlas no dažādām piedāvātām metodēm pats reflektēt un rakstīt dienas grāmatu. Un kas ļoti palīdz tad, kad ir kaut kāds periods dzīvē, kad nav skaidrs, ko darīt, varbūt mainās darba vide vai mainās pozīcija darbā. Vai vienkārši dzīvē rakstīt 2 veidi refleksija, vakara refleksija un rīta nodoma pierakstīšana. Vakara refleksija vienkārši, ko šodien paveicu. Kas man lieliski izdevās, arī tā var teikt. Ko es iemācījos šodien? Ko es iegūšu šodien? Katrs var izvēlēties savu jautājumu, bet tā doma, lai tāda ir. Un nodoms ir, kāds ir mans galvenais nodoms šodienai no rīta. Es teikšu godīgi, pat ja tev nesanāk pierakstīt, kaut vai dodoties uz darbu šo kā rutīnu veikt katru rītu padomājot. Un ko es gribu vakarā sajust? Kādas emocijas? Es gribu gandarījumu, es gribu prieku, es gribu mieru, es gribu harmoniju, ja? Un šādā veidā mēs mācāmies jau apzinātāk izturēties pret savu dienu, pret savu dzīvi, pret to, ko darām, pret to, ko izvēlamies. Un atkal bez treniņa nesanāks. Un vēl ir pateicības prakses, ja kāds izvēlās, tas nāk no labotības coaching, ja kāds izvēlās, protams, ka 3 lietas var pierakstīt, 5, 2, vienalga cik, bet galvenais, ka to pateicības praksi veikt vakarā. Kādreiz cilvēks saka, es vakarā tik piekusus, nu tad var darīt arī pusdienas pārtraukumā, kā kurš izvēlās. Tās bija par paškočingu metodi. Nu, par jautājumiem. Kurš teica, ka gribu jautājumus? Jūs viens bijāt pat ierakstījis, gribu apgūt jautājumus, reku viņi ir. Spēcīgie coachinga atvērtie jautājumi, vai mēs sakam reizēm kā jautājumi, un tie ir nevis vai tu izdarīsi, nevis vai tu paspēsi atnest to reportu, vai kas mums tur bija projekts otrdien 10, bet kas tev palīdzētu, lai tu to izdarītu laikā? Kāds atbalsts tev šobrīd nepieciešams? Kam ir jānotiek, lai tu to izdarītu līdz 2:00? Un tad, kad man tā pajautā, man uzreiz sāk prāts domāt, bet ja tu man pajautā vai, es tikai atbildēšu tev jā, nē, jā, nē. Un tādēļ coachingā tiek izmantot šie spēcīgie coachinga atvērtie jautājumi, kas sākās ar kā, kas, kad, kur, un te daži piemēri. Ko tu patiesi vēlies? Kāds izskatītos labākais rezultāts? Kas tev ir svarīgs šajā jautājumā?
Un atkal jūs varat to pētīt ar to savu mērķi, ko jūs piefiksējāt sesijas sākumā. Un par iespējām domāt, kas vēl varētu būt iespējams, ko tu vēl varētu darīt. Ja tu zinātu, ka nevarēsi kļūdīties, ko tu darītu, ārkārtīgi āķīgs un superīgs jautājums. Kas ir tavā kontrolē, kas nav tavā kontrolē? Šis man iedos apziņu, ko es varu mainīt, ko es nevaru mainīt, un tad ir par rīcību jautājumu. Kāds būs tavs nākamais solis? Pamanījāt? Visi, izņemot vienu, sākas ar kā burtu. Tā ir vieglāk atcerēties tie, kas pirmoreiz pat šo dzird. Lūk, vēl viena elementāra metode, un tāpēc jums mājas darbs. Izmēģināsiet. Tagad mājās, cik ir pulkstenis 6, mums ne 8, ai Dievs, 8 jau tūliņ būs. Nu, redz kā. Tūliņ arī beigsim, bet es aicinu jums mājās, nu tad rītdien pamēģiniet. Tad, kad tu ar jebkuru cilvēku runājies, ja tu sāki vai, tad nomaini to ar kādu no kā jautājumiem. Nu, atbilstoši situācijai, protams, ja? Patrenēsties, kā jautājums pildīt. Un tad par to aktīvo klausīšanos, aktīvā klausīšanās, jā, vēl reku viena lieta pavisam īsa, kas ir arī coachingā tiek izmantota, skalas izmantošana. No 1 līdz 10 coachingā mēs mēram, pat nevar teikt mēram, bet tā tiek izmantota, lai saprastu, kāda ir gradācija. Nu, piemēram, tad, kad runājam par stresu, man arī šodien bija mācības, kur bija vienkārši jautājums no 1 līdz 10, kāds ir tavs stresa līmenis. 10 ir maksimums un 1 ir pavisam maz. Un ļoti līdzīgi var sev uzdot jautājumu no 1 līdz 10, cik es esmu gatava šobrīd sēsties un rakstīt to projektu. Atcerieties, mans tas hipotētiskais mērķis. Pagodīgo ir vakars 8, necik. Nu, lieliski, tad no rīta vēlreiz mēģinu un ķeros klāt pie šī projekta. Jo bez motivācijas baigi grūti lietas izdarīt. Tā kā ik pa laikam mērīt no 1 līdz 10, jebkuru jautājumu, kas palīdz, un tas palīdzēs ieraudzīt, kur tu ar to esi. Un pats pēdējais ir aktīvā klausīšanās. Mēs it kā visi dzirdam, ja? Es tagad runāju, jūs man dzirdat, pareizi? Bet jūs pilnīgi noteikti domājat 100 citas domas. Un tas ir normāli. Mums dienā ir cik tur 70,000 domas galvā. Bet tad, kad es klausos ar coacha ausīm, es pilnībā dzirdu, ko tu runā, un es pat sadzirdu, ko tu varbūt jūti, domā, un to es sadzirdu ar toni, vērojot, skatoties, un esot ļoti, ļoti klātesoši. Un tāpēc otrs mājas darbs, 2 minūtes klausīties. Un to varat arī kā spēli ģimenē veikt, vai ir bērni lielāki, mazāki, vai darbā, tad, kad ir kāda karsta diskusija, sarunājam, ka izmantosim 2 minūšu klausīšanās likumu. Tas nozīmē, ka es runāju 2 minūtes, un tu 2 minūtes klausies. Un tad atkal tu atbildot uz manām 2 minūšu runāto, atkal tu runā 2 minūtes. Un te mēs mācāmies gan sadzirdēt un saklausīt, gan arī ļoti kompakti izteikties. Nav noslēpums, kas reizēm ir tādiem cilvēkiem, kas daudz runā pagrūti. Tā kā jums 2 mājas darbi. Vairs nav vai jautājumi un 2 minūšu klausīšanās patrenēt. Nu tā, ko es vēl solīju? Es vēl solīju auditu, gatavība apgūt coachingu tie, kas tiešām grib coachingu apgūt. Un redz, ko ir 10 jautājumi, jūs tikai piefiksējat atkal tieši tāpatās, kā bija, vai jā, atbildi vai nē. Skaitat jā. Vai esi gatavs reizi mēnesī, sestdien, svētdien pavadīt visu dienu intensīvās mācībās? Vai vari savā nedēļas plānā atrast 3-5 brīvas stundas, ko veltīt mājas darbiem? Vai esi gatavs veltīt daļu sava brīvā laika, lai praktizētu coachingu sesijas, jo tas būs nepieciešams? Šī ir atbilde par certifikātu iegūšanai, kas ir nepieciešams. Vai esi gatavs mācību process ilgs vairākus mēnešus? Vai tava ģimene, tuvinieki atbalsta tavu lēmumu? Pat ja tu vēl nezini, ka tu gribi mācīties, bet potenciāli. Vai esi gatavs paciet cauri personīgām pārmaiņām? Vai tev ir šobrīd psihoemocionālā noturība, lai uzklausītu citu cilvēku izaicinājumus? Vai tu spēji pieņemt konstruktīvu atgrieznisko saiti? Vai tu esi gatavs investēt ne tikai laiku, bet arī finanses? Vai tavs mērķis kļūt par coachu ir pietiekami spēcīgs, lai tu nepamestu mācības pie
pirmās lielās slodzes. Saskaitījāt? Nu, tie, kas domā, ka gribētu mācīties. Kā tur bija? Tu esi ideālais klients, jā, te mēs varētu teikt, tu esi ideālais students, ja tev ir 8 līdz 10. Jo patiešām tās visi jautājumi, ko es kā ievadiņu, noslēgumu daļai par to, kā iegūt certifikātu, tas par to arī ir. Varētu mācīties, bet ieteicams vēlreiz pārskatīt. Laika plānošana ir 5, 7. Ja tev ir 4, tad iespējams šobrīd nav īstais brīdis. Nu tā ir atbilde, ko darīt. Par coachingu kā oficiālu atzītu profesiju, jā, tā jau ir kādu laiku, un tad, kad jūs beigsiet un iegūsiet certifikātu, tad jums jau būs oficiāla profesija, kas saucās izaugsmas veicinātājs. Bet arī jūs esat kaut kur dzirdējuši spējraisis. Nebrīnieties, tas arī par coachingu. Laila, vari drusciņi, jo mēs tuļņās pie certifikāta iegūšanas, jā, vari padalīties drusciņi par tām asociācijām? Jā, tā ir viena lieta, ko ļoti bieži jauc, ir skolas, jā, centri, kas piedāvā prasmju apgūšanu, un ir asociācijas. Un asociācijas pasaulē ir ļoti, ļoti daudz. Latvijā vispazīstamākā ir ICF. Mūsu programma arī ir akreditēta citā asociācijā, bet sākumā ir jāizmācās. Mūsu skolā vai citā skolā ir jādabūs certifikāts. Un tad jau ar šo certifikātu, ja būs vajadzība un vēlme, var griezties uz jebkuru asociāciju un dabūt akreditāciju. Tāds kā profesionālo prasmju vēlreiz apliecinājums. Bet, kā es teicu, tā ir brīvprātīga izvēle, un ar certifikātu, ar skolas certifikātu ir pilnīgi gana gan pašpārliecības ziņā, gan stundu ziņā, lai sāktu praktizēt un sāktu piedāvāt šos pakalpojumus. Patiesībā jau mācību laikā ir kritērijas, ieliku arī čatiņā, var paskatīties kritērijas, tur apraksta beigās. Jūs sāksiet to darīt, līdz ar to jau varēsiet sākt strādāt. Tā kā vienkārši nejaukt certifikāciju ar akreditāciju. Jā. Nu, lieliski. Un redz, ko ir APC, MetaCoach arī certifikātam būs šāds zīmodziņš, vai ne? Laila, zīmodziņš. Privāta praksi, Laila jau teica, tik līdz ir certifikāts, jūs varat to sākt darīt, un tādi jau ir viss izrietošais, ko runājām, gan privāta praksi jāveido, gan personīgais zīmols izvēle veidot. Tā kā, Laila, tev rociņa. Es gribēju, es gribēju par to prakses veidošanu vienkārši piebilst, ka jau programmā ir iestrādāti tādi punkti, jautājumi, uzdevumi, prakses, kur jūs jau varēsiet sākt šo šķetināt. Lai nav tā, ka es šodien saņēmu savu certifikātu un tagad man jāsāk domāt, kāda ir mana niša. Nē, tas jautājums, viņš tāds secīgi izplūst sesijas tā kā mācību laikā, un uz mācību beigām jau parasti ir daudz maz skaidrība. Atbildot uz Santas jautājumu, vai ir demo sesijas, jā, ir arī demo. Protams, mēs mācāmies no 3 pozīcijām caur savu pieredzi kā klients, kā coach un kā novērotājs. Jā, visu laiku trīnieciņos. Tā arī ir, ka studenti saka, mēs trīnieciņos. Tas nozīmē, ka viens ir coach, viens ir klients un viens ir novērotājs. Par programmas saturu ne tikai MetaCoach mācību centrā, bet jebkurā skolā noteikti būs teorētiskais saturs, kur ir par coachingu pamatprincipiem un ētikas kodeksu, ko jau Laila minēja, coachingu modeļi, metodas dažādas. Redziet, aktīvā klausīšanās un aiziet pat ilgs laiks, kamēr to trenē pašā sākumā ļoti daudz. Mērķu formulēšanas metodas, grupu vadība, dinamika ir arī. Un tad ir praktiskais saturs. Redziet, tas trīnieciņos, jā, kur rakstīts praksa trīniekos, tad ir praksa individuāli un grupās, tad ir sesijas ar klientiem ārpus mācībām. Un tiešām, Laila, kā tu teici, visu laiku tiek sagatavots, lai tad, kad tev ir certifikāts, tu jau būtu gatavs iet un strādāt. Atgriezniskā saite par nevadīto sesiju ārkārtīgi vērtīgi, jo bieži vien darbā ir bail pajautāt atgrieznisko saiti, kā es strādāju. Bet šeit iemācās arī to, un vairs nav bail jautāt atgrieznisko saiti. Un, protams, arī viens no kritērijiem arī ir profesionāla coacha apmeklējums. Nu tā, mēs esam tajā sadaļā, kas ir, kā tad notiek tā certifikācija, jebkurā skolā. Tūlņā stāstīšu par MetaCoach skolu. Mācību centru, MetaCoach, coachinga mācību resursi kādi ir. Šie varētu būt jebkurā skolā, bet te ir saliku tie, kas ir šajā. Mēneša līdz certifikātam, Laila, kā ir 8, 9 sanāk, ir īstais un ir garais, pareizi saku?
6 vai 8, jā, Ah, sanāk. 6 vai, nu redz. Tie linki, kurus ieliku, jūs sāksiet septembrī un pabeigsiet aprīlī vai maijā. Nu, jā. Nu, kaut kā sadzirdējāt, līdz gadam, 9, līdz 9 mēnešiem vai 8 mēnešu laikā var iegūt jaunu profesiju. Mācību stundas ir 370, tas ir ļoti daudz. Un man īstenībā ļoti, ļoti prieks, ka ļoti daudz, jo tad es pati kā treneris zinu, ka tad vismaz tie speciālisti ir apguvuši visu, kas ir nepieciešams. Un mācību materiāli pieejami. Un, un ilgstoši viņi ir gan mācību materiāli, tie, kas ir tādi oficiālā teorija, gan arī dažādi ļoti papildinoši materiāli. Un pašās beigās pēc tam ir izaugsmas iespējas certifikāti iegūt pēc certifikāta. Ja? Dažādi bezmaksas webināri, līdzīgi kā šis, ja? Ir dažādi kursi, sadarbība ar kolēģiem, dažādi projekti. Tā kā tas nav tikai, kad ir certifikāts un tad mēs vairs netiekamies. Laila? Par tiem materiāliem. Ja, ir viena niansīte starpībā starp klātienes un online mācībām. Klātienē ir tas bonusiņš cilvēkiem, kam vairāk patīk klātienē. Tad, attiecīgi, tā ir klātienē. Ja, tā ir kaut kāda networkings papildus. Ja. Savukārt, online dalībniekiem nu, tas rezultāts absolūti nemainās. Ja, bet online grupas dalībniekiem ir tāda bonus pieejams, visas teorijas daļas tiek ierakstīts. Ja, un, respektīvi, var paskatīties vēlreiz. Es zinu, ka dažiem cilvēkiem tā kā prasās vairākas reizes paskatīties, piemēram, teorijas gabalu, tā kā ir arī video. Bet ir arī, nu, protams, lasāmie materiāli, prezentācijas. Ļoti daudz to materiālu. Ir arī mums savākta bibliotēka ar dažādām grāmatām, kuras mēs neaicinām pat mācību laikā lasīt, bet dodam bonusā lasīt pēc tam. Jā, paldies tev. Tūlīņās dodamies. Tūlīņās es gribēju padalīties. Metakoča absolventi ir palūkoties ekrānā, cik ļoti daudz dažādas profesijas pārstāv šie absolventi. Gan grāmatvedis, HR vadītājs, ārsts, psihologs, jurists bijis, ir iepirkums speciālists, inženieris, jaunā māmiņa, masieris, uzņēmuma vadītāji, protams, ka vairāk arī supervizors, kāds mans kolēģis ir bijis personāla speciālists. Nu, kas vēl jāpalasa? Tāda neparastāka. Tarologs ir bijis, astrologs ir bijis, ir filozofijas doktors ir bijis. NBS karavīrs arī ir bijis. Nu, palūkoties, tas nozīmē, ka, lai kādā jomā profesijā tu strādā, tu droši vari iet mācīties coachingu. Un, tas ir arī noslēgumā, pirms pastāstīt tieši par MetaCoach mācību centra rudens kursu. Tad noslēdzot šo webināru, man jums tiem, kas paldies, ka dalījāties un čatā atbildējāt un padomājāt par savu to mērķi, ja, izejot cauri. Tad aicinājums ir izvēlēties vienu jautājumu, varbūt citu jautājumu vai citu savu kaut kādu mērķu uzstādi. Un velti 15 minūtes uzrakstot atbildes pēc šīs metodes Grow uz 4 jautājumiem. Kāds ir mērķis, kāda ir realitāte, kādas ir iespējas un ko tu darīsi precīzi. Un tad jau tu būsi sanāk tev šīs te webinārs kā mini coaching sesija. Lūk. Jā, un tagad pavisam īsi, burtiski daži slaidi par certifikācijas programmu šajā mācību centrā, kas būs rudenī. Ir 9 kopā moduļi, ir pamatvirziens vai pamati būs līdz 3. modulim, individuālais coachings, pēc tam ir no 4. līdz 6. modulim ir grupas un komandas. Un tad ir transformācijas coachings, ko Laila minēja, un ar to man pašai, es esmu šīs skolas programmas absolvente arī, un man pašai ļoti liels prieks, kad ir transformācijas coachinga daļa iekļaut šajā programmā. Un ja jūs izdomājat to darīt, tad jums ir iespēja vēl līdz 1. jūnijam pieteikties. Un ļoti, ļoti es uzskatu lielisku cenu, tā kā ja ir kādi jautājumi, tad rekur ir tā, tūlīņās būs kontakti, ko es vēl gribēju rādīt. Reku būs kontakti beigās, ja? MetaCoach skolas sociālajos tīklos arī jūs varat meklēt tos, bet Laila, tu jau iemeti vai vēl iemetīsi, kur pieteikties, ja nu gadījumā kāds izvēlās? Es iemetu vēlreiz. Var atkārtoties. Svarīgi ir izlasīt, jā, pārliecināties,
pieņemt lēmumu klātienē vai online, jo, saku, rezultāts ir tieši tas pats. Atšķirās formāts un atšķirās mācību datumi. Ir svarīgi noskaidrot un priekš sevi, nu, tā kā pieņemt to lēmumu, vai es tieku visos mācību laikos, jo tas arī ir viens no kritērijiem, ir jābūt visās nodarbībās ar izņēmumu, nu, force majeure situācijām. Respektīvi, 2 dienas maksimums ir pieļaujams izlaist. Un tad paskatīties, vai pat tas man ir piemērots vai nav piemērots, pieņemt to lēmumu. Ja rodas kaut kādi jautājumi, tad droši katra apraksta beigās ir arī mani tiešie kontakti, rakstiet, zvaniet. Es vienmēr ļoti atvērti un godīgi padalos ar informāciju, atbildu uz jautājumiem. Ja es uzreiz neatbildu uz telefonu, zvanu, jo es, nu, strādāju sesijās, es nevienmēr varu pacelt. Es noteikti atzvanu. Ja, tā kā noteikti atzvanu. Jā. Paldies! Un reku te ir, kā tas izskatās. 1., 3. mēnesis, ja es jau minēju to visu, un 9 mēneši, tad ir eksāmens, jānoliek kritēriji, ko Laila jau minēja, tos izlasiet. Un tādi ir jāparāda, kā vadat coaching sesiju. Un ticiet man, tas viss ir sagatavojams, izdarāms, ja ir motivācija, ja ir gribēšana, un tad jau arī ir rezultāts. Paldies jums visiem! Ja ir kādi jautājumi, tūlņās varēsim parunāt. Jā, zinu, kā es redzu no Irēnas jautājumu. Jautājums ir tāds par veselības koču. Sanāk, ka atsevišķi jāmācās, kā tas notiek, pamat un tad plus veselības. Šeit varbūt padalies no savas puses, ja tas, ko es varētu teikt, nu, akal, kas ir veselības kočs? Vai tas ir par uzturu, vai tas ir par labbūtību, respektīvi konteksts man bišķiņ pietrūkst, ja? Bet, jā, tas virziens aptuveni ir šāds. Mēs izejam cauri, un tad skatoties no tā vēl specializācijas apakšnišas, tad varbūt jums tā pieredze jau ir, un zināšanas jau ir. Varbūt jums Jā. pat Jo nekas nav. tas nav nekur reglamentēts, nav šie nosaukumi nekur sadalīti. Ja tu esi veselības kočs, jābūt ir ārstam, ja tu esi vadības kočs, jābūt ir vadītājam. Tādēļ katrs strādā savā jomā, kur tas speciālists ir spēcīgs. Ārsts var būt veselības kočs, ir uzturas zinātnieki vai nezinātnieki, bet uzturas speciālisti, kas varbūt arī ir sevi sauc kā veselības koči, tur ir dažādi nosaukumi. Un manā gadījumā tas ir strādājot ar stresa izdegšanas jautājumiem, rakstot arī savu diplomu darbu, pētot šos jautājumus. Un tas ir tas, ar ko es šobrīd strādāju. Jā. Tā ir tā, ko Laila teica, niša. Mēs varam teikt, ka tā ir niša. Nu, tagad gan, Laila, paldies visiem. Slēdzam ieraksta pogu ārā. Un labu vakaru. Šis bija pirmo reizi tik garš webinārs. Ļoti, ļoti interesanti. Paldies jums uz redzēšanos! Paldies, tev, Evija. Zini, kā, jā, garš, bet tas nozīmē tikai to, ka cik šī tēma mums ir svarīga un cik mēs paši par to degam. Es ļoti ceru, ka jums arī ir tēma un jautājums, par ko degt savā ikdienā un savā dzīvē. Lai jums fantastisks vakars, zvaniet, rakstiet, piesakieties. Klātienes grupu es ieteiktu baigi nevilkt garumā, jo tā ir ļoti limitēta daudzumā. Un lai nesanāk tā, ka gribu pēc tam, bet netieku iekšā un jāgaida nākamais gads. Ja? Līdz ar to, nu, tā kā līdz 1. jūnijam vajadzētu izdomāt, pirmām kārtām izdomāt, otrām kārtām, lai dabūtu atlaidi labu. Ja? Tā kā domājiet, zvaniet, rakstiet un tiekamies citos webināros. Tā.